es esmu Daina Šveica, bieži konsultācijas ar cilvēkiem, un es ļoti priecājos, ka es varu palīdzēt, tāpēc, kad saistībā ar savu problēmu es sāku pētīt šos visus, neesmu vēl visus, godīgi teikšu, bet tos pamata un galvenos uzturbagātinātājus, kā hemohīds, nonī, kurš ir vieni no es saku, action produktiem. Es esmu viņus tiešām izpētījis un pat pētu vēl līdz šai dienai. Jāsaka tā, ar katru reizi nāk priekš manis arī zināšanām kaut kas klāt. Un pēdējais, ko es esmu vienmēr sapratusi, ka cilvēki, tad, kad jau pieslēdzās tātad pie atomiju produktu lietošanas, ļoti bieži nespēja izvērtēt tāpat, kā arī tas man bija, ka es nesaprotu, ko tad man vajag, hemohīmu vai nonī, jo abi labi. Ja, un tad neizprotam. Un, tātad tas ir viens no bieži uzdotajiem jautājumiem, kas man ir labāks, hemohīms vai nonī. Un tagad te es uzdošu jums jautājumu, ja, un gribētu teikt tā, paceliet roku, ja, kas jūsuprāt organismā ir svarīgāks, asinis vai šūnas? Vienkārši ieslēdzat uz īstu brīdi mikrofonu un pasakat asins vai šūnas. Es gribētu dzirdēt vienkārši tās atbildes. Pēc jūsu domā. Asinis. Ok. Vēl? Asinis. Aha. Vairāk nav atbilžu? Nezinu, it kā asinis, bet ja šūnas tur, laikam jau asinis ir, lai limfa būtu tīra, tad arī tās šūnas ir kārtībā, es nezinu. Kur raksta šūnas? Labi, bērni. Pateiciet man, lūdzu, šūnas krieviski, kas tas ir? Ieļenu. Kļetki? Kļetki, jā. Redz, es krievu sāku jau iegaumēt. Man liekas, ka kļetki. Redziet. Man tad ir šūnas, asins. Aha, bingo. Tātad tieši tā. Daudz domā, ka jāizvēlas ir viena atbilde, jo es uz to gribēju jūs paķert. Ja? Bet patiesība ir tāda, ka nevar izvēlēties. Kur ir pareizā atbilde? Tāpēc, ka, es saku tā, asinis ir kā transports, tās nepārtraukti piegādā skābekli un uzturvielas katrai mūsu organisma šūnai. Bet savukārt mēs zinām, ka šūnas ir tie ķieģelīši, ja, no kuriem veidoti visi audi un visi orgāni un viss mūsu ķermenis. Tātad, ja mēs tagad uzdodam jautājumu, kas tad mums ir svarīgāks? Mums svarīgs ir abas lietas. Ja? Tātad, ja asinis nepilda savu darbu, tātad šūnas cieš. Un ja šūnas ir bojātas, tātad sāk ciest audi un orgāni. Tāpēc nevar pateikt, kas ir svarīgāks. Viens bez otra nevar pastāvēt. Un tieši šeit sākas atšķirības starp hemohīmu un nonī. Ja hemohīms vairāk strādā caur asinīm un organisma aizsardzības sistēmu, tad savukārt nonī vairāk darbojas tātad šūnu līmenī. Un abi ir svarīgi. Tātad trešajā slaidā, ko es gribu teikt, tas ir tātad interesanti, tātad, ka hemohīma stāsts sākās nevis uzņēmumā. Es te mazliet pieskaršos vēsturē, ja? Tātad, lai jums dotu saprast, ka tā nav kaut kāda ātri izstrādāts kaut kāds medikaments, es saku pēdiņās, ja? Vai ātri kaut kāds izstrādāts vitamīns, lai kaut kas būtu. Nē, tas ir ļoti interesants stāsts par pašu hemohīmu, ja? Kas sākās nevis uzņēmumā, bet valsts, tātad Zinātniskajā institūtā. Tas jau šo nosaukumu Zinātniskais institūts. Tātad tas bija 1997. gadā, kad Korejas atomenerģijas pētniecības institūta zinātnieki uzsāka projektu. Tātad projekts meklējot veidu, kā ar dabiskas izcelsmes augu ekstraktiem atbalstīt imunitāti un asinsradi. Un sākotnēji tātad bija valsts finansēts projekts, tas nebija pat domāts vispār nekādai pārdošanai, tātad, jo tas bija vienkārši projekts. Un projekta laikā
tika ieguldīti aptuveni 5 miljārdi Korejas vonu. Tas ir apmēram, es rēķināju, 4,7 miljoni ASV dolāru. Ja mēs tagad mazliet atpakaļ paskatīsimies par koronas infungiem, tātad potēm, ja, kuras tik ļoti ātri ienāca un kuras bija tik ļoti ātri izpētītas, un tu sazini, cik viņas ilgi tika vispār pie viņām piedomāts un apstrādāts, ja, tad šis hemohims 8 gadi, ja, un hemohims kļuva par produktu, kas nonāca pēc tam vēlāk pie cilvēkiem ar mērķi, lai arī viņi var sākt lietot, jo sākumā šī hemohima vērtība bija aptuveni 700 eiro. Jūs iedomājaties, ja mums tagad būtu viņš jānopērk, vai mēs to vispār varētu katrs atļauties. Ja? Tātad tas nozīmē, tie pierādījumi un dati zinātniskie bija tik augstā līmenī, ka tā tad deva iespēju cilvēkiem jau šo te hemohimu dot iespēju tātad viņu jau iegādāties, lai arī cilvēki var lietot savai veselībai. Un, protams, arī šobrīdējā cena, ja, kas ir 105 eiro, ja, kas daudziem liekas ļoti, ļoti dārgi, ja, bet priekš tā, ko viņš dara un kāda ir viņa spējas, nu, tas ir to vērts. Tātad, ejam tālāk, tagad paskaidrošu, kad visa atbilde ir šajā jau nosaukumā. Tātad mēs labi zinām, ja, kad kā radās hemohims, tātad ir 8 gadi, tā ir ļoti liela vērtība, ļoti daudz līdzekļu ieguldīt, bet tagad paskatīsimies uz pašu nosaukumu. Jo interesanti ir tas, ka produkta galvenā darbība ir paslēpta jau šajā pašā nosaukumā, un tur ir arī visas atbildes. Tātad hemohims nav vienkārši skaists nosaukums, tas nav tā paņemts no kaut kāda, es nezinu, enciklopēdijas kāds vārds un kaut kas salīmēts kopā, nē. Te šajā nosaukumā katram burtam ir sava nozīme. Kad saprotam šo nosaukumu, tad kļūst vieglāk saprast arī, kāpēc hemohims darbojas tik plaši. Un tātad, ja mēs skatāmies uz šo nosaukumu, hemo, ja, tas pats par sevi apzīmē hemoglobīnu. Ja, un kas ir hemoglobīns mūsu organismā? Ko viņš dara? Viņš piegādā tātad skābekli katrai mūsu organismu šūnai. Ja šūnai pietrūkst skābekļa, tā nevar pilnvērtīgi darboties. Ja, tātad, un ļoti bieži, kad es konsultēju cilvēkus, es saku, atsūtiet man lūdzu savas asins analīzes, lai es redzu, kas ir ar hemoglobīnu. Tātad, lai var izvērtēt. Tālāk hemoglobīns, tātad, un tālāk iet mums nākamais būs ko tas nozīmē? Tas nozīmē tātad hematopoēze. Un kas ir hematopoēze? Tā ir asinsrade. Tātad tas ir atkal savukārt process, kurā mūsu kaulu smadzenēs nepārtraukti veidojas jauns šūns. Tātad visu laiku notiek kaut kāda darbība. Un tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai vispār funkcionētu tātad arī šīs te asins. Tālāk ejam I. I nozīmē imunitāti. Organisma dabisko aizsardzības sistēmu, tā es pat teiktu, kas mūs sargā katru dienu. Un M, tātad modulācija. Ko nozīmē modulācija? Tas nozīmē, ka tātad pats par sevi regulē. Tad, kad vajag, tad šīs te asinis piedod, kā saka, to enerģiju pie skābekļa padeves, un tātad, lai asins cirkulētu pareizi. Ja viņas ir atkal pa daudz tā cirkulācija, tātad viņš modulācija kā tāds process, tātad viņš noregulē. Viņš noregulē, tas nozīmē, ka lai nebūtu nekas par daudz, lai nebūtu nekas par maz, lai tātad asinsrite darbotos organismā pareizi un vienmērīgi. Tātad jau pašā nosaukumā ir paslēpta šī te hemohima būtība, asinsrade, imunitāte un līdzsvarota organisma aizsardzības sistēma. Tieši tāpēc es saku, ka nevar vērtēt tikai kā kārtējo uzturu bagātinātāju, tā ir ideja šim hemohimam ir daudz plašāka. Tālāk ejot, es tātad mēģinu paskaidrot, kas ir tātad nonī, kāpēc arī nonī mēs ļoti bieži pie šī te hemohima ņemam papildus, tāpēc, ka nonī ir vēl viens ļoti vērtīgs uzturu bagātinātājs, un tagad iepazīsimies, kas ir nonī tā īsumā, jā, tātad tā ir
moriandra, citrifolijas tropu augs, ja, kas aug Klusā okeāna salās, un viņu jau izmanto jau 2000 gadus, kā tiešām ārstniecības nolūkos. Ja? Tas nav tā, ka es tur kaut kādu suliņu padzeršu, ja? Jo cilvēki tajā laikā jau bija pamanījuši, ka tas palīdz organismam atgūt spēkus un atjaunoties. Taču ātomī, ko ir izdarījis ātomī, jo tad, kad es skatījusies internetā par nonī, ļoti daudzas firmas arī pārdod šo nonī sulu. Bet tad, kad es mēģinu izpētīt tā sastāvu un kā tad teiksim, protams, arī cenas, es tad skatos, un tad es sapratusi vienu lietu, tur ir tiešām tikai pliki izspiesta nonī sula, ja, kuru tu vari dzert, teiksim tā, lai tu padzertos. Bet ko ir ātomē izdarīts? Ātomē šajā gadījumā izgāja grūtāku ceļu. Viņi nepieņēma vienkārši nonī augli kā tādu, ja, neizspieda sulu un neiepildīja to pudelē. Lai auglis organismam dotu pēc iespējas vairāk vērtīgu vielu, tam ļauj iziet īpašu un rūpīgi kontrolētu nogatavošanās procesu. Tātad viņi izvērtēja katrā procesā šo te, ko nonī dod, un kas vēl ļoti zīmīgs fakts, ko es atradu, ka viņi šajā procesā pie nonī, viņi tiek izmantota īpaša pienskābes baktērija. Un pienskābes baktērijas vairāks. Un kāpēc? Varbūt daudziem uzreiz rodas jautājums, kāpēc? Bet tas ir tikai viena atbilde, kā tas ir, tagad es salīdzināšu kefīru un jogurtu. Ja, mēs labi zinām, ka tie arī ir ļoti veselīgi, un kāpēc? Tāpēc, ka tajos veidojās šīs pienskābju baktērijas, kas arī dod labumu mūsu organismam. Un tātad ātomī, ko ir izdarījis, viņš šo nonī sulu nav tikai pliki izspiedis, ja, viņi ir farmacētiski apstrādājuši, pievienojušies pienskābju baktērijas, kas palīdz produktam tātad kļūt vieglāk izmantojamam un līdz ar to viņu uzņemt jau arī medicīniskas, teiksim, veselības problēmas nolūkos, tātad, ja, lai pie veselības problēmām. Jo, ja mēs dzersim parastu nonī sulu, protams, viss ir labi, tu viņu dzer, bet ātomī tieši ir izstrādājis farmacētiski, kā pareizi apstrādāt, pievienojot šīs baktērijas, tātad, lai organisms arī iegūst kaut kādu ārstniecības devu, tātad, no šī te nonī. Tātad, es saku tā, daba paveic savu, ja, bet zinātne rūpējas, lai viss notiktu pareizi, droši un protams, ar kvalitāti. Un tātad, ja tas jau ir 2000 gadus jau izmantot šis produkts, tātad ārstniecības nolūkos, tātad ātomi ir vēl pie tā piestrādājis un produkts ir vairāk atbalstošāks tieši organisma ārstēšanai un uzturēšanai. Nākamajā slaidā tātad es gribu pieskarties šim jautājumam. Tātad, kad atgriezīsimies pie mana sākotnējā jautājuma, tātad, kas tad ir labāks, hemohīms vai nonī? Jā, tad daudz gaida, ka es tagad pateikšu, šis ir labāks vai tas ir labāks, bet mana atbilde ir vienkārša. Abi ir vienlīdzīgi svarīgi. Viņi nav konkurenti. Viņi viens otru papildina. Atcerēsimies pašu pirmo slaidu, kur es jums jautāju, tātad, jā, kas ir svarīgs, vai šūna vai asinis. Tātad arī nebija viena atbilde, jā, bet saprotam tikai vienu, ka tātad bez asinīm šūnas nevar dzīvot, bet arī bez veselām šūnām nevar būt veseli audi, orgāni un viss organisms. Tātad, ja hemohīms mums darbojās praktiski pilnīgi uz visiem orgāniem, pat uz acīm, pat uz kauliem, tāpēc, ka mēs zinām, ka asins rite darbojas caur visu, caur ādu, caur kauliem, caur jebkuru orgānu. Un tātad, tad, kad es domāju, kā lai es jums paskaidroju, kāpēc šī asins rite būtu tik svarīga, tad ņemsim vērā tā, ka organisms ir tā kā viena liela pilsēta, un tagad tajā pilsētā ir jānogādā kāda krava. Un tātad, ja kaut kur būs bloķētas ielas būs remontā, tie ir, teiksim, mūsu
organisma problēmas, mūsu veselības problēmas, kur bloķējās kaut kas, tad mēs to kravu nekur nevaram piegādāt, vai ne? Un tā tad izvērtējot to, ka vispirms kāda ir šī problēma, kā tā tad vairāk vajag uzlabot tā tad asins darbošanos, vai tomēr šūnu, ja, kas savukārt, ko šūna dara, tas arī ir svarīgi, jo bez šūnām tā tad neviens orgāns nevar funkcionēt. Tātad, ja mēs gribam saprast, kuru tad jāņem pirmo, tātad mēs izvērtējam vispirms, kas ir primārā problēma. Tātad, ja tā problēma diagnoze stāv vairāk, kas balstās uz asinsriti, tātad mēs izvēlamies šo te hemohīmu. Ja pastāv vairāk iekaisuma procesi un kur kaut kāds ilgstošas sāpes, ilgstošs nogurums, ja, kas bieži vien nogurums ir tiešām no klusajiem iekaisumiem, ko mēs neviens nevaram nojaust. Tātad tur ir vainīgs tātad šūnas nav atjaunojušās, tātad vajag nonī. Jo skābeklis un pārējās barība vielas ir jānonāk tur, kur viņām ir jānonāk. 7. slaids. Tātad vēlreiz tas ir varbūt tā kā mazliet atkārtojums, ja, bet ar šo slaidu tātad es gribu parādīt, ka hemohīms un nonī nav konkurenti. Katram no viņiem ir sava vieta. Daudz cilvēku man jautā, kurš ir labāks, bet pareizais jautājums ir pavisam cits. Tātad, kurš šobrīd man ir vairāk vajadzīgs? Ja paskatāmies uz kreiso pusi, tātad tur, kur mums ir hemohīms, vairāk izvēlas tad, kad organismam nepieciešams atbalsts caur asinsriti un imūnsistēmu. Tāpēc šeit redzam tādas situācijas kā organisma novājināšanās, limfātiskās sistēmas darbības atbalsts, atveseļošanās pēc antibiotikām vai operācijām, sirds un asinsvadu sistēmas atbalstam, elpceļu veselībai un citas situācijas, citas vai diagnozes vai, teiksim, problēmas. Savukārt nonī, ja, nonī vairāk darbojas citā virzienā, caur šūnām. Tātad, ko jau es mēģināju jums paskaidrot. Tāpēc šeit redzam tātad iekaisuma procesi, gremošanas sistēmas darbība, stress periodiski, jā, teiksim, darba ziņā vai, teiksim, dzīvē, miega traucējumi. Tātad miega traucējums, starp citu, ļoti nesen es klausījos vienu lekciju, kurā es sapratu, ka tas arī ir klusais iekaisums. Un tas tāds pārsteigums bija, bet tad, kad dziļāk tā padomājam, jā, tā ir smadzeņu darbība, tātad tas jau ir tāds klusais iekaisums process, ka cilvēkam sistemātiski, regulāri viņš nevar aizmigt. Un ka tagad dziļāk padomājam, tad tā tas arī ir. Tātad ādas problēmas, vielmaiņa, ļoti aktuāla tēma, svara samazināšana, sevišķi mums sievietēm, menopauzei sākoties, kad hormoni mainās un estrogēns aiziet gulēt un vispārējais. Tātad vielmaiņa, locītavas, top problēma, mugura, ceļu sāpes, roku sāpes, locīt, jebkura kaulu problēmas, kas saistās. Un tās ir visi šūnas. Jo mūsu kaulos ir šīs šūnas, kas ir bojātas, ja cilvēks vēl ir pārcietis arī operācijas, ja, ir vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai vispār organisms atkal atjaunotos, tātad šīs šūnas, un ar medikamentiem, diemžēl, mēs to nevaram izdarīt. Tāpēc ne par velti es saku, ja cilvēks nelietos kaut ko papildus, teiksim, tie paši vitamīni vai uztur bagātinātāji, neatjaunosies tas viss tik ātri. Praktiski tad cilvēks paliek visu mūžu ar veselu sauju zālītēm, medikamentiņiem, kas ir jādzer, un ja mēs palasām medikamentiem komplikācijas, kā viņš tur pareizi saucās latviski, Nebervirkungen, aizmirsu, ko raksta, kad ja jādzer tabletes, tad ko viņas pēc tam tur tās, palīdziet atcerēties, komplikācijas, ja, man liekas, un tad arī pie paaugstināta asinsspiediena, gan paaugstinātais holesterīns, tas ir viss iekaisuma process organismā. Tas, par ko neviens ārsts mums līdz galam neizstāst. Problēmas asinsspiediena visbiežāk novērš visu to uz mūsu vecumu, tas ir norma, blakus parādības. Paldies, Irina.
Jā, blakus parādības. Jebkurai tabletē tātad ir šīs blakus parādības. Bet paskatieties uzturu bagātinātājs, vai tur būs blakus parādības. Nē, ja jūs viņu pareizi lietosiet. Un tāpēc ko tad izvēlēties vispirms? Atbilde ir ļoti vienkārši. Skatāmies ne tikai uz vienu diagnozi, bet uz visu organismu kopumā. Tātad, ja dominē asinsrite un organismu novājināšanās, tāpat biežā slimošana, varbūt tur ir ar mazākiem burtiem uzrakstīts, ja, bet tātad es mēģināju sadalīt, tātad, kam vairāk hemohims palīdz un kam vairāk nonī. Tātad, bet tā īsi sakot, ja tie cilvēki, kas grib, es varu pārsūtīt šo te mazo prezentāciju, sevišķi šo pēdējo lapu, lai cilvēks var vieglāk izvērtēt, kas tad man būtu vajadzīgs. Un, protams, es arī pie konsultācijas vienmēr ņemu vērā to, ka, ja es arī cilvēkam prasu tādu nekaunīgu varbūt jautājumu, kā atļauj finanses, tātad, lai varētu izvērtēt, ar ko tad mēs vispirms sāksim. Jo es saprotu, katram tas naudas maciņš ir savādāks, bet ja gribam uzlabot, un es tiešām saku viennozīmīgi uzlabot un varbūt pat ar laiku dzīvot bez tabletēm, tad šie divi produkti, protams, vēl papildus pieslēdzot visu kaut ko citu arī zarnas sakārtot, zarnu mikrofloru, man šodien bija konsultācija, jā, cilvēciņam ar veģetatīvo distonijas problēmām, un tad, kad cilvēks man izstāsta, kā tas viss ir sācies, jo es to visu jautāju, tad es saprotu viennozīmīgi, es tad varu izanalizēt, kas tad ir vairāk vainīgs tā asinsrite vai šis iekaisums. Un tātad, ja tas ir iekaisums, kas pirmais būtu jāsāk mums viņu likvidēt, tātad mēs sākam ar nonī. Pēc tam vēlāk varam pieslēgt hemohimu. Tiem, kam atļauj budžets, mēs pieslēdzam abus reizē, bet atkal izvērtējam, ja, kā tad ir ar holesterīnu, kā ir ar asinsspiedienu, jo ar asinsspiedienu ir mazliet savādākas devas. Ja. Tas nav tā, kad tā kā zāles, ja, kad ja man ārsts izrakstīja viņu dzert no rīta, tad es arī dzeru no rīta. Nē, šeit šie dabīgie uzturu bagātinātāji ir jāizvērtē atbilstoši katrai diagnozei. Un tā kā man vakar un šodien WhatsAppā ienāk ziņa tāda, es ļoti atvainojos, ka es traucēju jūs sestdienā, svētdienā. Man ļoti liels prieks, ka tu traucē. Man ļoti liels prieks, ka tev ir interesi, ka tu gribi sakārtot savu veselību un neskatāmies nekādu sestdienu, svētdienu. Radās tev jautājums, rakstiet man droši. Tāpēc, ka ir svarīgi pareizi dzert, pareizos laikos, pareizās devās. Tāpēc, kad šos produktus, jebkuru ātomiju produktu, viņi raksta šīs te devas cilvēkam vienmēr priekš profilaks. Bet, ja cilvēkam jau ir diagnoze, tad tas mums ir jāizvērtē jau atsevišķa deva, atsevišķi laiki, kad un kā pareizi dzert. Vadoties arī pēc tā, kā jūtās organisms, jo hemohims ir tik ļoti labi iedarbīgs. Un es vēlreiz gribu pateikt tie, ar kuriem es esmu runājusies, un man ir bijuši atbildes, man bailes viņu sākt dzert. Nevajag baidīties. Tāpēc mēs skatāmies devas, mēs skatāmies, sākam ar minimumu. Tie, kas mani jau pazīst, labi zina, kad es vienmēr iesaku ar pakāpenību, nesākt uzreiz trieciena devas, piemēram, paciņu dienā, tāpēc, ka hemohims tiešām ir iedarbīgs. Un citam organisms ir stiprāks, citam ir vājāks. Tas ir viss arī atkarīgs no tā, cik daudz un kādi medikamenti ir dzerti, cik šis organisms ir piesārņots. Un kāpēc es šeit pieminēju vēl arī zarnu mikrofloru. Ja zarnu mikroflora un zarnu darbība nebūs sakārtota, tad līdz ar to hemohims un nonī darbosies daudz lēnāk. Tāpēc ļoti bieži mēs darām paralēli. Mēs atbalstam zarnu darbību, atjaunojam mikrofloru, tātad, lai tā visa asins rite, asins darbība, tā modulācija notiek veiksmīgāk un ātrāk, un tāpēc arī jāsakārto ir šīs te zarnu mikroflora, kura ir ļoti svarīga. Un atkal atkārtošos tie, kas jau varbūt mani pazīst un zina, ka zarna un zarnu mikroflora ir mūsu organisma templis. Ja tur būs bardaks, tad jūs varēsiet lietot arī hemohimu, nonī, viss darbosies, bet tas viss būs palēlināti.
Jā, tas būs ilgs process, bet neaizmirsīsim, ka hemohīmu var arī lietot āršķirīgi. Tas nav tikai iekšķīgai lietošanai. Ir sevišķi psoriāzes cilvēkiem, kam ir ļoti izteikta psoriāze. Jā, daudz cilvēku sabīstās, es tur tagad galvas ādā dabūšu smērēt vai uz ādas. Nu jā, bet tad jautājums, ko mēs gribam panākt. Un es tagad tādu īsu salīdzinājumu pateikšu tie, kas ir grupā, mūsu struktūras grupā, kur es rādīju, ka es pavisam nesen 8. jūnijā cietu negadījumā, kur man uzbrauc riteņbraucējs, es ļoti satriecu kāju. Sākumā man šis pušums bija, varbūt netik ļoti izteikts, briesmīgs, bet tā kā tā bija iela, tā kā tas vēl bija man šoks, stress, ko es sapratu arī, kad tātad šis stress, šis pārdzīvojums, šis kritiens šo brūci man pataisīja vēl smagāku, plus vēl iekaisumi man sākās, strūtas sākās. Ļoti traki bija, sapām pa kāju kā bluķis, un man tajā brīdī vēlreiz paldies manai grupai. Es biju pārtraukusi dzert hemohīmu, jo es viņu biju dzerusi jau 8 mēnešus, ja ne vairāk, pēc savas onkoloģijas saslimšanas. Es vienkārši biju izdomājis savā galvā, es viņu pārtraukšu kaut kādu brīdiņu, pāriešu uz nonī. Bet, redz, kā notiek dzīvē, kad hemohīms ir jātur kā pirmā palīdzības aptiecība mājās. Tas arī šī situācija man iemācīja vienu svarīgu lietu. Hemohīmam mājās ir jābūt. Un es saņēmu hemohīmu no Jeļenas, kuru es ņēmu pat līdzi uz Itāliju, jo man bija jādodās uz Itāliju. Bija jādodās, es viņu biju nopirkus to ceļojumu, un es domāju, vienalga kā būs, vienalga kas, bet man ir jālido, jo plus vēl māsa brauca. Bet nenormālīgs iekaisums. Strutas bija tādas, limfas sāka suloties tā, ka kājas sapām pa naktis gulēt nevarēja, pulsācija, plus vēl trombi sākās, trombu problēmas, asins analīzēs vēl uzrādīja. Viss komplekts. Un tad, kad es aizlidoju uz Itāliju, protams, es ļoti paklausīgi arī dakteru pacientu esmu, ņēmu visas smērītes līdzi, bindes, visas tīrīju, brūci, visu, nekas nepalīdzēja. Un tad, kad es aizlidoju uz Itāliju, es sapratu vienu lietu, kad man tā nosaitētā kāja tikai traucēja, šis karstums plus vēl traucēja, man tā brūce nedzīja. Man bija pat jāplēš vēl tās visas nostās, tās bindes, un viņas bija pielipušas no karstuma. Un ko es izdarīju? Es atstāju brūci vaļēju. Protams, arī vidusjūras ūdens man tika klāt, ko es arī speciāli pieļāvu, lai man bišķiņi paskalo, jo jūras ūdens vispār arī ļoti labs ir iekaisumiem. Ne par velti cilvēkiem, kam ir šie te deguna problēmas, deguna dobuma iekaisumi, ka liek šņaukt sāls ūdeni. Un tāpēc šis vidusjūras ūdens bija tik drausmīgi saļš, kad man trāpīja arī pat pila acīs, man palika viss acis sarkana uzreiz. Es domāju, redz kāds sāls līmenis, bet ūdens tīrs. Un es vakarā atbraucu, es sāku smērēt katru vakaru uz nakti hemohīmu. Tieši uz tās jēlās brūces, kura sāka smuki aprauties tā kā ar tādu krevelīti. Sākumā es viņu neliku, tāpēc, ka man nebija, es gaidīju šo hemohīmu. Bet viennozīmīgi tas arī man bija pārsteigums un pierādījums tam, cik man ļoti ātri, gan iekšķīgi lietojot, tātad es sāku mazliet atkal pieradināt organismu pie iekšķīgi, pie hemohīma, un sāku lietot ārīgi. Un tiešām brīnum 3 dienu laikā man vismaz uz 30% pazuda šie visi jēlumi. Sāka reāli dzīt brūce. Un arī cilvēkiem, ar kuriem es esmu pati personīgi runājusi un kuri konsultējās, tie, kas arī lietojuši intensīvi uz brūcēm, ir sevišķi psoriāzes cilvēki, arī ir apliecinājuši to, ka hemohīms dara vienkārši brīnums. Manā uztverē, tas ir mans subjektīvais viedoklis, viņš tiešām ir brīnuma līdzeklis, kuru vērtību patiesībā cilvēki līdz šim vēl joprojām, man liekas, nav vēl apzinājušies. Un tātad aknas vēl viena lieta, kam es gribu pievērst uzmanību, tātad aknas, tātad cilvēkiem, kam ir aknu problēmas. Jo akna ir viena no tiem orgāniem, kas dara mūsu organismā tā saucamā rūpnīca, kas pārstrādā. Un tātad, ja aknu darbība ir traucēta, kuras darbojas tikai un vienīgi caur asinsriti, tad hemohīms ir viennozīmīgi un nevajag baidīties. Ir jāpieradina organisms pie šī hemohīma,
tāpēc ir šie pakāpenība, ko es parasti iesaku saviem cilvēkiem, un ir jātic, un ir pierādījumi tiešām, ka tas viss darbojās. Un kad organisms jau būs pieredzis pie šī paša hemohima, nonī viņš ir vieglāks, viņu nevajag tur pieradināt, bet ar nonī ir jābūt uzmanīgi nieru slimniekiem. To es pēc tam atsevišķi varu runāt un stāstīt, kāpēc. Jā, tāpēc tas nenozīmē, ka viņš ir slikts, jā, bet pie katras diagnozes ir arī jāizvērtē tātad, ko mēs varam dzert, un cik daudz un cik bieži. Bet tas jau nenozīmē, ka ir pilnīgi un galīgi aizliegts. Bet nieru slimniekiem nonī ir šajā gadījumā uzmanīgi. Tāpat arī žultsakmeņu cilvēkiem, kam ir žultsakmeņi, kuri vēl pat nav izoperēti, jā, tad arī ar hemohimu uzmanīgi. Bet tai pašā laikā ātomī ir daudz citu produktu, ko var lietot, kuri arī darbojas uz imunitāti, kuri nostabilizē imunitāti, tāpēc ātomī ir universāls Dienvidkorejas uzņēmums, ja, par kuras es tikai pateicīgi, jo es tiešām esmu sakārtojis sevi. Un problēmas jau nekad nepazudīs, nāks vienmēr klāt kāda jauna problēma, tā kā man šajā gadījumā bija ar šo te negadījumu, un tātad atkal izvērtēju, ko pareizi dzert un kā pareizi dzert, bet to visu mēs varam panākt ar to, ka tu dzīvos bez tabletēm. Protams, jā, varbūt arī atstājot kādas dažas tabletes. Tā kā cilvēkiem ar lieko svaru, jā, es zinu, tā ir ļoti milzīga cīņa, un cilvēkam arī apnīk, viņš padodās vai atrod kaut kādu iemeslu, tas ir tīri psiholoģiski, es zinu, ka mēs taču esam tādi cilvēki pēc būtības, mēs atradīsim visus citus vainīgus, jā, bet tikai ne sevi. Bet, ja ir neatlaidīga cīņa un neatlaidīgs mērķis, ja, un ja mēs pieslēdzam šos te produktus, kas tiešām ir pārdomāti, tas nav tā, ziniet, kaut kā ķep izstrādāti, viņi tiešām ir pārdomāti. Un ar pacietību, neatlaidību var sakārtot veselību. Un pēdējā slaidā, kā es vienmēr sev un citiem, es saku, ka veselība ir mūsu vislielākā bagātība. Ja mēs varam investēt tūkstošus savos dzīvokļos un mašīnās, un lai ar mašīnu brauktu, ja, tad mēs aizmirstam, ka tā vissvarīgākā mašīna, tie esam mēs, tā ir mūsu veselība. Un ja tajā būs nekvalitatīvs benzīns, tad sākam buksēt, rodās avārijas un vispārējais. Un neviens cits nerūpēsies par mūsu veselību labāk kā mēs paši. Neviens cits savu organismu neizjutīs kā mēs paši. Un te ir arī vēl viens punkts, ko runājot ar cilvēkiem, kur jautā pēc manas palīdzības, saka, ir jāiemācās sajust savu organismu. Tātad, ja Daina teica, tu dzer tagad tur 3 reizes dienā nonī, bet tu tai pašā laikā man neraksti un nesaki, ka, zini, Daina, man kaut kas tas ir parādījies, varbūt tur mīkstāks vēders vai vēl kaut kas, es saku, tad ir jāraksta, dodat man ziņu. Tātad tas nozīmē, mums ir kaut kas bišķiņ jāizmaina, jāsamazina. Tas nenozīmē, ka kaut kas tagad ir slikts vai nepareizi. Tātad, acīm redzot, tavs organisms tā reaģē. Bet viņš pieradīs un viņš darbosies, tāpēc, ka, lai miskastu iztīrītu, ir vajadzīgs ilgāks laiks, ja, un katram mums tā miskastai organismā ir procentuāli savādāk. Un pacietība un konsekvence. Tikai tas dos mums rezultātu. Bet ne steigā. Tāpat cilvēki, sievietes, kuras ar lieko svaru, kas saka, jā, es tur piedalījos vienos tur treniņos un tur vēl kaut kādas diētas un vēl kaut kas, tāpēc, ka grib, lai ātri, lai viss būtu ātri. Bet, ziniet, es uzreiz saku, tas, kas ir tur, kur ir ātrs rezultāts, viņš nav ilgstošs. Mums vajag rezultātu, kas paliek. Un ar to mēs dzīvojam. Un svarīgi nav tikai tā īstā tablete vai tas pareizais uzturu bagātinātājs, bet vesels organisms tātad kopumā. Tātad vispirms ar sevi. Tātad tas ir līdzsvars, domas, emocijas, uzturs, kustība un atpūta. Un nebaidīsimies investēt sevī. Bet tad, kad mēs investēsim sevī savā galvenajā mašīnā, tad vispārējais mums arī aizies. Paldies par uzmanību!